noskan sartonī, bang atsaucas otrā, tā sauki pārvalci cita modrību. Mūžībā aizgājušie, nesaskaitāmie, no zemes un paradīzes izstumtie, visa tundra piekaisīta jūsu kauliem, Krievzemi varonā, kur palikusi tavas sirdsapziņa, tavs godaprāts un taisnīgums, tu esi nokrāsojis sniegu nevainīgu cilvēku asinīm, kuras diez vai kādu simteņu spēs nomazgāt. Mirušo dvēseles dejo, dzīvie nolāda savu piedzimšanu, savu māti par dzemdēšanu. Kas taisīja šo apžaugojumu? Tie lietuvieši, kas bija atbraukuši meklēt savu piederīgo kapus. Вот, там вот рядом, значит, я в прошлом году его покрасил, значит, а крест перенесли сюда, значит, вот это. Ну и попросила Юршорская шахты руководство. Tad viņi prasīja šahtas priekšniecībai palīdzību, un mēs to kopā izdarījām. Tas bija šogad. Временно. Это в прошлом году. Я в том году, вот недавно, месяц назад. А цепи, эти цепи... Tās ķēdes ir no šahtām. Пошли туда, вот тут тоже здесь захоронение, вот. Šeit arī mēs atradām apbedījumus. Iepriekšējā dienā pirms mana dēla noslepkavošanas mēs atradām šeit kaulus. Kā viņi noslepkavoja? Nevar to izstāstīt. Серьги, кроется с мяса, серьги. Значит, так было. Я 16 августа... Es šahtas vadībai lūdzu nozīmēt man palīgā cilvēkus šo kapus apkopšanai. Viņi atteica, iedeva 2 cilvēkus. Viņiem bija apnicis ar saviem kapiem. 2 reizes viņi man palīdzēja, tad atteica pavisam. Gan direktors, gan partijas sekretārs. Nu, ziniet, kā komunisti to dara. Droši vien gribēja tikt vaļā no manis un no mana dēla. Mēs tur bijām atraduši vēl neapzinātus apbedījumus. Sestdien mēs tos sakārtojam un pirmdien viņi noslepkavoja. Šahtā viņi sabrauca lokomotīvu. Visi zināja, ka viņš tajā vietā strādā. Tā bija tīša slepkava. Bang noskan sartonī, bang atsaucas otrā, tā sargi pārvalci cita modrība. Pusnakts stunda, sartoņos maiņas sargi, kļūčos sautās kājas, lusibiem pa sniegu, tīņa soļa, tīņa daba, acis pēta žogus, ieročus robis laisnas, kāda vēlnišķīga naktis putenī dejo balti stāvi, šaktu ventilātoru gaudo, kā uz zobenu šaudas, sajavā sajūgt prātā, acis pēta žogus, vai tad tiešām neviens nebeigs, šodnakt izpaliks nāve, sarkan nakts un sarkanam jābūt sniegam, citādi nebūs dēsteliem miers. Noslēp šāvien, uz brīdi putenis pienīs, redzamas zvaigznes un milzīgs stāvu krusts, apstards suns sajūtis svaigs, sapņins smakus gaudo, salgušiem lūpas svētlamēt čuks, nāve. Bang noskan pusnaktī, bang atsaucas otrā, tā salgi pārbauci cita modrību. Vorkuta, pusnakts stunda, sniega mutuļa auļo pa tundru, ziemeļbrāzma krāsno sniegu asins sātu, rej konvojas suņi, skan sardu lāsti, dzīvo kolona pēc darbām nāk mājā no šaktām, būs uz labās rokas, būs uz kreisās kājas, būs uz muguras, būs uz cepos apmals, nāk lēni, kā jau tas nāvēli nolemtiem pienākas. 20. gadsimts, grūtam ticēt, paiet garām sargmājai un izplīt salonžogotā telpā, un atkal sniegs, un atkal mirušo dvēseles auļo pa tundu, milzīgs pulks karceros nomocīts, cetnolēs nošautu, lāgeros novērcināt cilvēku dvēseles, un tā nakti pēc nakts, gadu gadā, bez miera, bez attelpas, bez krustas zīmes. Noņemiet cepures, ja būsiet Vorkutas tundrā, dzīvie jūs staigāsiet par cilvēku kauliem.
To ziemeļbriedu mēs taisījām 49. gadā. Decembrī apmēram, kad bija 30 grādi sausta, mēs tur strādājam uz tā jumta. Kamēr mēs cēlām, tāds Matvei Pēters strādāja te pa sargu, te kantorī. Un tas bija sagatavojis visus tos dokumentus, un tos mēs te sēdz ielas pusē pie viena staba norakām. Bet tagad tur ir visi tie stabi noplēsti un tas uzbūrēt tāda rampa. Bet pēc skatu izrāk tā, ka tas ir viss tur tā zemi viss celt ārā, ka var pamatus ielikt, jo te viss cauri purvs, tundra. Kas tagad, ja šodien, kas te skatās, tas domā, ka tā ir pilsēta. Bet tā reizē te pirmo celtni cēlu šito saldētavu. Un pēc tam kalito Gorni tehniku. Šitā mēs strādājam 12 stundas dienā. Salst vai slapš vai kāds neēduši badā. Saslapuši ar tādām pašām drēbēm, mēs gājam uz 90, tur mums tas baraks bija gulēšana. Gadi pagājuši, vecs palicis, bet tā te bija te daudzi nomiruši, daudz kropļi palikuši. Tai laikā 12 stundas strādāt, 2 stundas pie vaktas, 2 pie tās ūdensputas kāpurs zupas. Tā kamēr tiec gulēt pār 3 stundas dabū gulēt atkal augšā. Barakā iedzina un aizslēdz baraku ciet, paraška bija pie durēm. Ka 100 cilvēku vairāk iekš vienas barakas. 2 stāv nārs, nevarēja viens otru paiet garām. Mēs esam Vorkutas viesnīcā. Vorkuta, kas ir nosaukta, sanākuši visi 4 mūsu grupiņas cilvēki. Tas esmu es, Alfreds Gaidans, operators Ingvārs Leitis, mūsu vorkutieši Kairēns Jēkabs un arī Donāts Skutilis. Pārunājam mūsu neveiksmi. Neveiksmi bija šāda. 49. gadā, augusta mēnesī, Viktors Puščinskis no Rīgas vefa virpotājs, kurš bija sodīts ar 15 gadiem katorgā plus 5. Tad Pēteris Matvejs Gulbenis, policijas ieciņu priekšnieks, arī 15 gadu katorgu plus 5. Jēkabs Kairēns no Latvijas dzelzceļiem, kuram bija 20 gadu katorgu plus 5, un profesors Ošeņš, kurš strādājis laboratorijā, kuram bija 15 gadu katorgu plus 5, kas strādāja pie saldētavas būvniecības jaunās Vorkutas. Par cik Pēteris Matvejs bija par sargu būvniecības kantorī, tad viņš par naktīm rakstīja, veda tādu kā dienas grāmatu, kuru uzrakstīja visi, kas ir gājuši bojā, kā ir gājuši bojā. Visu šo viņi 49. gada augustā ieraka pie viena betona staba jaunajā saldētavas teritorijā. Jēkabs Kairēns turēja par savu pienākumu vienreiz izcelt ārā šos dokumentus, ko viņi bija noslēpuši, aizkorķējuši pudelē un ierakuši, lai tas paliktu Latvijas vēsturei. Ar tajā sakarā viņš atbrauc mūsu ekspedīcijai līdzi, un šodien pirms iešanas uz vietu, kur mēs celsim piemiņas zīmi bojā gājušiem latviešiem, salicēmies un pārunājam vēl to. Neveiksmi ir tāda, kad tas stabs, pie kura viņš kādreiz viņi bija ierakuši, tā vairs nav. Tur ir uzbūvēta jauna rampa, un kur bija vesela rinda staba, tagad ir palicis tikai viens stabs. Protams, to vietu nevarēja atrast, tādā veidā arī mēs piedzīvējam šo neveiksmi. Tos dokumentus mēs nevaram atrast, un Latvijas vēsturē viņi paliek nezināmi,